Piespēle stāv uz stābu, tagad vēl viena piespēlīta. Nedaudz tikai pietrūkst. Tāds 8-0, pēdējās sekundes mums rit. Iespēja vēlreiz gūt vārtus. Un bumba vārtos. Mierīgi iesāk savu uzbrukumu, nesteidzās izstāst šajā mačā. Un arī RBS ļauj viņiem mierīgi uzsākt, nepresingo pāri viduslīnijai. Un tad jau arī Babīte ar tādiem riskantām gājieniem, bet mierīgi uzsver. Un tad jau skaisti piespēle un izcila saspēle, bet Kristofers Sondors tvēra bumbu un šoreiz jau tādā ļoti saspringtā brīdī izsargā vārtus, atstājot tos sausus vēl. Un jau RBS 1 dodas uzbrukumā, to gan atkal iespēja. Un ļoti interesantā veidā ar 3 kāju palīdzību RBS 1 gūst savus pirmos vārtus. Babītes 1 vārtsargs. Mierīgi iesāk uzbrukumu. Babīte ar skaisti saspēle. Nu šoreiz izcila saspēle ar nelielu pieskārieniņu pārmaina bumbas trajektoriju. Un nu jau kreisajā flangā viss, ko atlikt, ir tā skaisti uzšķepot bumbiņu pāri vārtsargam. Izmanto arī vārtsargu saspēlē. Mierīgi pa kreiso flangu nomaina. Izskata arī skaistu gamaku un apspēle arī vārtsargu un eleganti. Kristofers Sondors devās aizsardzībā ņem bumbu. Tomēr Babītes spēlētājs izrādas pārāks meistarībā un apspēlē vārtsargu. Rezultāts 3-1 Babītes labā. Vēl RBS 1 kontrolē. Un Kristens Viņas nu jau ātrais uzbrukums. Un bīstam un vārti! RBS 1 gūst vārtus šoreiz no kreisā flanga. Izskatās, ka Babītes spēlētāji nespēja atgriezties aizsardzībā laikā. Atstāja RBS 1 skaitliskajā pārākumā un RBS 1 to arī izmanto. Kājām. Un ļoti ātri spēlētāji, lai no TFC tiešām. To nevar nepamanīt. Un šī tāda augsta piespēle un elegants vārtu gūms vārtsargam tieši starp kājām. Izties tāda nevainīga epizode, piespēlīt pa augšu un tomēr 10. numurs ideāli. Un palikuši vēl tikai 3 minūtes, vārti ir jāgūst, ja vēlas mainīt spēles gaitu. Šobrīd gan FK Branguļu vārtsargs un elegants apspēle un tie ir arī 4. vārti FK Branguļiem. Nu šobrīd jau situācija paliek ļoti neapskaužama no TFC spēlētājiem. Tāda nevar izspēlēt. Un jau caur vārtsargu tiek izspēle top zvaigznēm. Labi, piespēle uz labo malu. Sitiens, bet vārtsargs ir savā vietā Roketiem. Un Rokets nu jau pilnīgi viens spēlētājs izpild arī sitienu un tālajā stūrī tas arī krīt iekšā. Rokets atklāja šo spēles rezultātu 1-0. Tomēr tā bīstam manevra izpilda. Un nesaprašanās topo zvaigžņu. Un ar paša spēlētāja palīdzību trāpa vārtus. Rezultāts kļūst 3-0. Uzlaust Rokets aizsardzību, kur izstāsta, ka ir ļoti sinhrona un ļoti komunicē viena ar otru. Un jau arī maina malu un atkal labs uzbrukums 2-1 un jau pavisam bez cerībām atstāja vārtsargu topo zvaigznes. Un rezultāts jau kļūst 4-0.